Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs vēl joprojām ieskatāmies Jēzus kalna svētrunā. Un šodien Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 31. un 32. pants, kur Jēzus saka šos vārdus. Ir arī sacīts, kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu, bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt, un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību. Kādi vēsturnieki saka, ka Jēzus laikā vīrieši diezgan brīvi šķīrās no savām sievām dažādu iemeslu dēļ. Un esot bijušas divas frontes, vieni teica tikai nopietnu pārkāpumu un grēku dēļ ir iespēja šķirt laulību. Un otriem tas esot bijis diezgan vienkāršāk, jo jebkura iemesla dēļ, kaut vai tā, ka sieva vairāk nepatika vīram, viņš varēja šķirt savu laulību. Un sieviete palika bez aizsardzības, bez ienākumiem, bez nākotnes, jo vīrs bija ģimenes galva, kurš rūpējās par ģimeni un kurš bija maka turētājs. Šķiršanās raksts bija formāls aizsegs netaisnībai. Un iespējams cilvēki domāja, ja es to izdaru juridiski pareizi, tad viss ir kārtībā. Bet Jēzus saka, klausieties vīri, svarīga nav tikai forma un juridiski sakārtoti dokumenti, svarīgs ir sirds stāvoklis. Svarīgs ir tas solījums, kuru tu devi pie altāra cilvēku un Dieva priekšā. Jo neskatoties ne uz šķiršanās rakstu vai kādu citu juridisku dokumentu, Dievs ir paredzējis laulību līdz mūža galam. Un kas tad ir tie vārdi, kurus šeit lieto Jēzus? Pirmais vārds ir šķirās. Grieķu valodā tas nozīmē atlaist, pamest un noraidīt. Ne tikai fiziski aiziet projām, bet atmest cilvēku no savas dzīves. Otrie vārdi ir šķiršanās raksts, kas bija oficiāls dokuments par laulības šķiršanu, ko cilvēki esot izmantojuši vairāk kā attaisnojumu, nevis risinājumu. Un līdzīgi arī ir šodien. Cilvēki izmanto daudz attaisnojumus, lai šķirtu laulību, nevis meklē risinājumus. Un šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt kādu lietu. Laulības šķiršana nav grēks, kuru Dievs nevarētu piedot. Bet ar laulības šķiršanu nāk ļoti daudz problēmas. Un to, es domāju, atzīs ik viens, kurš tam ir gājis cauri. Laulības šķiršana ir domino efekts, kas sagrauj visu, kas ir radīts laulības laikā. Tās ir salauztas attiecības un tās ir salauztas cilvēku dzīves. Tā ir mantas dalīšana un tā ir bērnu dalīšana. Un iespējams tas ir naids uz mūžu. Un abām divām pusēm, kas šķirās, ir vajadzīga milzīga Dieva žēlastība, lai dziedinātu tās brūces, kuras ir radītas ar laulības šķiršanu. Tāpēc mans ieteikums ikvienam, kas iet cauri sarežģītam laikam attiecībās, nepadodieties, bet mēģiniet atrast palīdzību. Atkārtošos vēlreiz, tas, ka juridiski tas ir pareizi, tas nenozīmē, ka tas ir pareizi Dieva priekšā. Pirmais, mums ir jālūdz Dievs par savām laulībām, un otrais, mums ir jāmeklē palīdzība pie cilvēkiem, kas ir kompetenti mums palīdzēt atrisināt mūsu laulības. Iespējams, kāds jau ir izgājis cauri šim šķiršanās ciklam. Pirms tu pieņem kādus tālākus soļus, es gribētu, ka tu sev uzdod 3 godīgus jautājumus. Pirmais jautājums ir, kur tajā visā bija mana atbildība? Ne tikai vainot otru cilvēku, bet arī pašam uzņemties atbildību un pārbaudīt sevi. Otrais jautājums ir, vai brūces, kuras ir bijušas šajā šķiršanās posmā, ir sadziedētas? Nevis turpināt dzīvot ar gan jau sajies, bet pārbaudīt, vai tiešām šīs brūces ir dziedinātas. Un trešais, noslēdzošais jautājums ir, ko es no šī visa
esmu iemācījies un ko es vairāk neatkārtošu savā dzīvē. Un es gribu uzsvērt vēlreiz, ka Dieva žēlastība ir pāri visam, ja mēs vēršamies pie Viņa, ja mēs prasam piedošanu un nožēlojam to, ko mēs esam darījuši. Bet tajā pašā laikā es tev gribu ieteikt uzmanīgi skatīties uz nākotni. Nesteidzies mesties jaunās attiecībās. Neej jaunās attiecībās tikai dēļ tā, ka tu jūties vientuļš. Un pāri visam lūdz Dievu un meklē veselību, nevis aizvietojumu tavam tukšumam. Lai Dieva žēlastība tevi pavada un dod tev gudrību pieņemt pareizus lēmumus.